Sveicināti šajā otrdienā studijā Gonda Pūrniece un Kurzemes televīzija ir sagatavojusi vairākus jaunumus, ko piedāvāsim saviem Vislatvijas un varbūt ne tikai Latvijas skatītājiem. Novembra beigās Ventspils siltums sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā saskaņošanai iesniedz jaunu siltumenerģijas tarifu. Ja tarifs tiks apstiprināts, tas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī un būs par 7,8% zemāks par pašreizējo tarifu. Jau ziņojām, ka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija piešķīrus uzņēmumu Ventspils siltums atļauj patstāvīgi noteikt siltumenerģijas piegādes pakalpojumu tarifu, ja mainās kāda no tarifu izmaksu sastāvdaļām. Šajā gadījumā tā ir šķeldas cena, kas ir galvenais kurināmā veids Ventspilī. Visa šī siltumenerģijas cena, par kādu mēs tirgojam, varam pārdot patērētājiem, ir pilnīgi un tieši atkarīgi no šīs pašas šķeldas cenas, no kurināmā cenas, no elektrības cenas. Tur iet iekšā arī darba algas, tur iet visi nodokļi iekšā. Tā kā šim visam ir ļoti reāls pamats. Pamatā viens no galvenais tas ir šķeldas cena, kas ietekmē šī tarifa lielumu. Tur nav nekādu citu, zemūdens akmeņu. Tas ir tieši tā, tas ir. Pagājušajā gadā šķeldu mēs iepirkām par 29 eiro kubikmetrā apmēram. Šķeldas cena pieauga ļoti strauji saistībā ar to, ka pagājušajā gadā bija tāda ar visiem šiem kara sākšanos, ar visiem pārējiem notikumiem, bija tāda zināmā mēra krīze gan Latvijā, gan Eiropā. Un šīs šķeldas cenas, vispār kurināmā cenas ļoti pieauga. Šogad šīs cenas ir nokritušās, apmēram mēs iepirkām nedaudz virs 21–22 eiro par kubikmetru. Tas nozīmē, ka šķeldas cena ir ievērojami nokritusi un viņa zināmā mērā arī stabilizēsies. Atgādinām, ka šī gada 1. decembrī stājas spēkā jauns, jau sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināts siltumenerģijas tarifs, kas būs 84,15 eiro par megavatstundu. Tas ir par 1,3% zemāks nekā līdz šim. Bet karstā ūdens sagatavošanas izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa būs 4,88 eiro par kubikmetru. Ir vērts atzīmēt, ka ne tikai tarifs ir noteicošais faktors, cik katru mēnesi būs jāmaksā par apkuri. Svarīgi ir arī ņemt vērā ēkas siltumenerģijas patēriņu. Tas nozīmē, ka jo vairāk siltuma ēka patērē, jo lielākas ir izmaksas. Pagājušajā gadsimtā celtās daudzdzīvokļu mājas slikti saglabā siltumu. Tas izplūst cauri sienām, bēdiņiem un jumta sagumam, logu plaisām un citur, un par to visu ir jāmaksā. Lai samazinātu izmaksas, ir svarīgi uzlabot ēkas energoefektivitāti. Viens no labākajiem veidiem ir mājas siltināšana. Pateicoties paaugstinātāji energoefektivitātei, siltumenerģijas patēriņu var samazināt līdz pat 70%. Iespējams, ka šajā svētku drudzī esam paviršāki un mēs vieglāk kļūstam par upuriem krāpniekiem. Par to, kā pasargāt sevi no kiberuzbrukumiem, par to nākamajā sižetā. Statistika liecina, ka ar katru gadu Latvijā pieaug kibernoziegumu un kiberkrāpšanas gadījumu skaits. Lai nekļūtu par kiberuzbrukumu upuri, ir svarīgi izprast šos jautājumus un sekot līdz jauninājumiem šajā tēmā. Tādā nolūkā Ventspils digitālais centrs regulāri rīko Ventspils tech-up pasākumus, lai apspriestu aktuālās tēmas IT un konkrēti kiberdrošības jomā. Šoreiz tech-up pasākumā apskatīja visbiežāk sastopamās problēmas, piemēram, krāpnieki aktivizējas melnās piektdienas laikā un brīvdienas sezonā. Tad internetu lietotājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, ievadot savu personīgo un bankas informāciju nezināmos portālos. Jāsaglabā miers un loģiskais saprāts un jāskatās, vai visas īziņas, vai Facebook ziņas, vai e-pasti, ko mēs saņemam par loterijām, par vinētajām iespējām kaut ko iegādāties, vai vinēto iPhone tieši šodien, būt mazliet kritiskiem, izlasīt divreiz, pievērst uzmanību gan valodas kļūdām, kas mums ir sūtījis, kad mums viņš ir sūtīts un uz kādu vietni vai mājaslapu mēs tiekam aizvesti. Un noteikti šis ir tas laiks, kad uzbrucēji ir visaktīvākie un visveiksmīgākie, un diemžēl, lai cik mēs būtu uzmanīgi, ir dažādi šie psiholoģiskie triki, ko viņi piekopja, vai nu tā ir trauksmes radīšana, steigas radīšana vai šī pārāk labā piedāvājuma radīšana, lai no tā atteiktos, ir diemžēl ļoti liels arī iedzīvotāju skaits, kuri klikšķina, ievada savus datus, it sevišķi, ja tie ir konta dati, bankas konta dati vai jebkāda veida pieejas dati, Facebook dati, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Nestoties to, ka mums bankas kontā varbūt nekā nav, bankas datus nevedam, liekas Facebook konta dati, kas tad tur var būt, bet ja tur ir piesaistīts uzņēmuma konts vai arī finanšu, jebkāda bankas karte, tad tas var būt ļoti vilinošs mērķis arī uzbrucējiem. Un viņiem liekas tas, ka man ir
konts, kurā nav līdzekļi, tas mani paglāb no krāpniekiem. Diemžēl nē, jo krāpniekiem ļoti labi iztēle. Mēs varam paņemt kredītu, mēs varam iegādāties kaut kādus, mēs varam imitēt jūsu identitāti. Tā kā jebkāda veida pieeja bankas kontam ir ļoti vērtīgs resurs, ko nedrīkst nestoties to, kad uz konta mums ir 1 cents, ar to dalīties tikai vietnēs, kuras mēs zinām, kuras mums ir uzticams, un mēs esam pārliecināti, ka tur šo kontu datus var ievadīt. Ir vairāk veidi, kā vismaz nedaudz pasargāt sevi no kiberuzbrukumiem. Piemēram, savā datorā instalēt tā saukto DNS ugunsmūri. To bez maksas var izdarīt vietnē dnsmūris.lv. Šī sistēma nodrošina aktīvu aizsardzību, bloķē ļaunprātīgu saturu, lejupielādi un novirz lietotāju uz vietni ar brīdinājumu. Tajā ir arī visu zināmo krāpniecisko vietņu datubāzi Latvijas reģionā un ārpus tā. Ja jūs esat nokļuvuši šos krāpnieku rokās, un jūs esat konstatējuši, vai arī pirms datu ievades sapratuši, ka kaut kas neizskatās pareizi, tad mums droši var uz CERT.LV zvanīt, nosaukt šo mājaslapas nosaukumu, sniegt šos datus, kurus mēs konkrēti, lai izmeklēšanai pieprasīsim, lai mēs arī varam tālāk informēt citus, vai arī ielikt viņu mūsu DNS ugunsmūrī, lai tos cilvēkus, kam šis DNS ugunsmūris ir aktīvs, aizsargātu viņus no šāda veida krāpniecībām nākotnē. Pasākuma otrajā daļā ik viens varēja izmantot jaunās zināšanas un pārbaudīt tās praksē. Tā kā visi pasākuma dalībnieki tika sadalīti komandās, viņi spēlēja spēli un izmeklēja kiberincidentu. Spēli izstrādāja Eiropas kiberdrošības aģentūra, un tās scenārijs ir balstīts uz reāliem notikumiem. Tīri analītiski, ejot cauri savāktajiem pierādījumiem, ir jāatrod, kurš ir uzbrucis kompānijai Megacorp. Un spēles uzdevums ir pavisam vienkārši. Jūs esat saņēmuši failus, kuros ir gan aizdomīgi ēpasti, gan nesankcionētas piekļuves dati, gan arī sociālo mediju ieraksti. Un jums ir jāatšifrē. Jāatrod atslēga, lai atšifrētu izspiedēja vīrusa ziņojumu, un lai visi jūsu dati tiktu atdot jums atpakaļ neskarti un nebojāti. Atkārtošana zināšana māte, teiksim, es nāku no IT uzņēmuma, no programmētāja vidas, mums šo informāciju pasniedz ļoti bieži, bet atkārtot nenāk pa ļaunu. Tā kā bija interesanti. Bija sarežģīti, bija tāda pa miglu staigāšana, bet beigās nonācām pie pareizās atbildes lēnām. Rezultātā visas komandas tika galā ar spēli un spēja atšifrēt koda vārdu. Pagājušo nedēļu ir kļuvis zināms, ka Latvija izcīnījusi tiesības rīkot augstākā līmeņa starptautiskus koru mūzikas konkursus. Jā, Latvija būs viena starp 6 tādām valstīm, un vienā no konkursiem noteikti varēs startēt arī Ventspils koris Venda. Kāpēc? Jo Nulikā Ventspils koris ir atgriezies no Portugāles, iegūdams Grand Prix balvu, kas nozīmē augstākā līmeņa atzinību. Un par to tieši tā. Vērtējuma ziņā labākais koris dziesmu deju svētku koru karos, nepārtraukti koncertējošais sieviešu koris Venda, kā balvu par panākumiem iegūs iespēju doties uz Lisabonu, lai piedalītos starptautiskajā koru cīņā par balvu konkursā ar nosaukumu Lisbonas Sings 2023. Mūsu sieviešu koris Venda ir sieviešu koris numur 1 Latvijā, jo ieguva šo te goda titulu augstāko novērtējumu koru karos. Un attiecīgi no Ventspils pašvaldības saņēma balvu piedalīties kādā no starptautiskiem konkursiem. Koris to izmantoja jau šajā novembrī un devās uz ļoti prestižu koru konkursu Portugālē. Sieviešu korī Venda dzied visdažādākā vecuma koristes, kas mēģinājums apmeklēt 2 reizes nedēļā, un daudz no dalībniecēm korī dzied jau no bērnības. Pirmkārt ir prieks par to, ko mēs esam ieguvuši un ko mēs esam sasnieguši ar savu darbu. Es domāju, ka jāturpina. Patīk tā lieta. Cik gadus jūs dziedat? 25. Cik gadus jūs dziedat? Vairāk kā 30. Kāpēc? Tā man sirds lieta no skolas laikiem. Kā atnācu uz kora Venda, tā ļoti patīk kora mūzika. Latvieši jau vienmēr atšķirās ar to savu koru dziedāšanu, ar saviem skaistiem tērpiem, es domāju, ar to tām mirdzošajām acīm, kas mums ir, jo mēs arī esam tiešām tikko no šiem dziesmu svētkiem. Tikko no tāda, man liekas, tas viss piepildījums un pacēlumā. Emocijas jau bija gan pēc lieliem kariem, gan arī šeit Portugālē, bet faktiski nesalīdzinām, jo noteikti Latvijā tas ir daudz sarežģītāk, jo
kolektīvi ir daudz vairāk, ir arī tās druskas ambīcijas, drusku politika, un tomēr tas mums bija ļoti svarīgi, ka notikās šoreiz tā. Mājās vienmēr ir grūtāk. Jā, arī. Un šeit, kā aizbrauc, mūs jau ļoti abrīnoja arī par mūsu tautas tērpiem, par mūsu ziedu vainagdziņiem. Dziesmu un deju svētku tradīcija ir iekļauta Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, un par to, ka kora dziesmas prasmes tiek nodotas no paudzes paudzē, liecina jauno dziedātāju pieplūdums koros dziesmu svētku gadā. Es nevaru iedomāties latvieti bez koru mūzikas vai arī tautas dejām, kas viss dziesmu sēkos, es nevaru iedomāties Latviju bez tā. Pēc lielās balvas saņemšanas Latvijas dziesmu deju svētkos korim Venda bija papildus motivācija sagatavot programmu organizācijas Interkultūra rīkotājiem konkursam Portugālē. Uz to sabrauca 35 kori no 16 valstīm. Uzvaru bija pelnīta. Mūsu korim bija visaugstākais novērtējums uz vairāk punktu. Un arī bija prestiža žūrija, tā kā šis novērtējums tiešām ir arī objektīvs, jo konkurss bija augstākā līmeņa, augstākās raudzes. Un tika nodibināti arī korim dažādi kontakti, gan ar Amerikas San Francisco vīru kori, gan arī turpat no Lisabonas ar vīru kori, kuri taisās jau pēc pāris gadiem braukt ciemā šeit uz Ventspili. Tā kā, gaidām un ceram uz turpmākiem startautiskiem panākumiem, tiešām prieks. Jāpiebilst, ka kordiriģenti Sanitra Niedra un Rudīta Talberga šogad saņēma arī Ventspils pilsētas lielo balvu par ieguldījumu Ventspils vārdu nešanā pasaulē. Baltijas kora asociācijas izcīnītās tiesības Latvijā organizēt augstākā līmeņa koru mūzikas konkurss būs vēl viena iespēja sieviešu korim Venda sevi pierādīt starp pasaules labākajiem. Mēs šodien atvadāmies, bet rīt aicinām sekot Ventspils pilsētas YouTube kanālam un vairākiem vietējiem portāliem, jo tieši Kurzemes televīzijā notiks saruna un atbildes uz iedzīvotājiem jautājumiem par to, kā mums klājas un kā risinām sociālās problēmas. Palieciet kopā ar mums visu šo nedēļu. Trešdien 6. decembrī 19. portālā Ventspils.lv, kā arī kabeļtelevīzijas Sijas skatus informatīvajā kanālā Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – sociālā palīdzība, Ventspilī pieejami sociālie pabalsti, atvieglojumi un atlaides. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Ventspils sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš līdz 5. decembra 2015. Portālā Ventspils.lv, kā arī sūtot e-pastu uz adresi ktvt@kurzemestv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636 011 09.